Ir atkal rīts, mēs atkal ejam staigāt. Vakar nopļauta zālīte, arī man kapus palicies. Un pārākos pa puķi dobēm patīrīja. Zāli nācās pļaut, šorīt -5, kad kaplim viss piesaus klāt. Pasūtīju vēl aslapu floksīšus. Šitā sadalīja vienu vecu krūmu. Man ir kaut kāds zilais emerald blue vai kaut kas tam līdzīgs. Un viens ir lilak, kaut kāds lilak. Paņēmu klāt vēl Candy Stripes. Tad ir Spring Blue tāds gaišs zils. Smuks. Un Drummond. Rozā tepiķi. Redzēs, vai tas rozavais ir tāds pats kā zemenīts apsaluši. Šitās tās sprādzenes, ka viņiem pumpuri arī jau ir. Bet, zemenis tur nekas nav no tām zemenēm. Tā garām ejot te. Tā es esmu uztaisījis, kad iet staigāt, tad te kā dodziņi vai mājās atnāk. Aku smuki izskatās. Tā var kā dodziņu mutē iemest. Ot. Tā jau smuki, kaut arī ir apsaus. Arī, ka man tačka tur ir palikusi. Tā smukāk izskatās nekā, kā teikt, varētu iedomāties. Redzēs, kas no tiem krūmiem būs palicis pāri. Vai viņi spēja tādu pārdzīvot, vai nespēja. Reks, intervija. Ir kāds zālīt apsalus. Melnais strasts. Tā vārdu sakot. Vakar diezgan krietni norakos pa puķu dobēm. Bet es esmu apmierināta, tāpēc, ka pārvietoju garās augstās ziemcietas uz citu vietu, lai varētu apvienot tikai īsās zemās. Aslapu floksīšus un tam līdzīgi. Vienīgi heikers es jau paņēmu klāt. Es domāju, ka viņas smuki izskatīsies. Kādreiz jau viņas nebija tik daudz sortus, kā tagad. Tagad tik smukas visādas. Vēl sniega rozes vēl gribēju aizmirst. Jāpaskatās, vai viņiem tur bija vai ne. Ja ne, tad vēl septembrī viņi tājas arī, kā teikt, nāk klāt vēl papildus augi. Un septembrī arī var pasūtīt. Tāda ir laika apstākļi. Izskatās, ka šodien varētu būt diezgan saulēns. Ūdens mums pagaidām diezgan augsts. Te sakarā ar pabrienu. Mēs arī neārdinos. Ja bebra taisa augstu līmeni, tas nozīmē, ka sauss būs. Vai viņš stāv var noderēt. Gliemežu spaiņu šorīt nemaz neņēma līdzi. Ar gliemežu biznesu šogad ir diezgan švaka. Paslēpušies visi gliemeži. Nosaluši nabaga. Iku smuka.
šodien es domāju parakt tālāk priekš sakņdāras. Beidzot, man tas biškrēsliņš vēl jāpārceļ. Biškrēsliņš tā kā tāds karaus sakņdārs vidū. Viņš noteikti jāpārceļ ir citur, tāpēc, kad viņš aug ļoti liels un viņam blakus un aiz viņu un ap viņu jau ir ļoti sausa augsnīte un iztukšota. Iestādīšu viņu turpat, kur augstās zemcietas. Uzrakāt tur. Man ir sadīguši, atturas uzņemšu atsevišķu video. Jaunie ķiplociņi, kas ir no ķiploku sēklām. Sēklām, kādām sēklām, var sīpoliņiem sasēti. Es jau biju aizmirsus, ka man tāda ir rudenī, tā ka viņas nenovāc. Nu, tiķi. Iesim tālāk. Kokiem ir tāds pluss, ka viņi aiztur vēju. Nu, un smuki izskatās arī. Labāk nekā pliks lauks. Jā, ir tāda tendence viss, ka teikt koks nonīcināt, apaugumu noņemt. Īstenībā man pašai arī jāsit pa pirkstiem visu laiku. Jo viss krūmājiņi, tie viss nodara putneļiem. Nu, tā kā tā saudzīgi, tā kā kļaus aplaukus, ozols sāk plaukt. Tas pirmais ir ozols, aiz viņa kļau. Tie, tā teikt, lielie koki. Vēl viens ozols. Tas pagraba. Ozolu mums ir dikti daudz, viņi tā kā nezāls un kļaus arī. Kas te kļaus aug jaunās. Te mēs noņēmām, augšņus noņēmām. Te es šad tad pļauju, bet ja gribu, lai koka aug, tad ar to pļaušanu arī tā, kā teikt, nedarētu īpaši aizraukties. Kas te ir mazie pīlādzīši jauni. Varbūt viņas var kaut kur stādīt. Jo vispār man vairāk interesē meža pīlāģi nekā mājas pīlāģi. Priekš veselības te ir vienreizēji stādam materiāli. Stāda materiāli. Būs jāpadomā pie šī jautājuma. Varbūt rudenī jāsarok. Kāda kaudze jāpierok. Un tad var iestādīt vējlauzējā. Tur, kur es kaut kās plūmas liku, bet man jau tas tā robeža garāka. Tur varētu atrasties vieta arī pīlāģiem. Forši. Kad tā saule spīd, tad ir tāds, ka teikt, pacilātāks noskaņojums, lai gan ir augsts. Rīta skaņas mežā. Jaunā kociņa sākums.
Tur tālāk ir izcērtums. Mums šogad uzradies. Darbojās. Tomēr tas kāds arī, kā teikt, parastajā video režīmā. Es pateikšu, ka nemaz nav tik slikti, ir diezgan tā feini, kad ir ielaist ir saulīt iekšā. Šitas mūsu mežīs mums jau nekad nav bijis tās ļoti biesas. Tā kā visi čiki briki. Vai arī es esmu optimists pēc dabas. Nu, īstenībā sekoju situāciju. Tur ir tā, ka robs ir kaut kam uzgājis, kaut kādiem droši vien aļņiem. Tur viena aļņa māte ganās ar savu mazo. Cik nu maz, viņš vairs nekāds mazais nav ar. Kāds skaistums. Eko nāk ērgls. Iztrobelēs kārtējo reizi savu ganāmpulku. Tā mēs te dzīvojamies. Jāiet tur, kur saulīt. Šā te sāk rokas salt. Te mans kaķis. Nāc, biķi. Devītais maijs, kādreiz uzvaras diena. Jā, rekatā viss ir, kā to teikt, mēs jau padomu bērni. Mums tā, kā teikt, nav tik viegli aptvert, ka viss ir samainījies. Un es domāju, ka noteikti arī šodienas Krievu sabiedrībai, lai arī, kā teikt, ar prātu aptver, bet iekšējais jau ir tāds, ka visu laiku ir mācīts tā. Tagad izrādās, ka tie ir iekarošanas kari. Ja Afganistāna tur, kas tur vēl tur bija, Gruzija, Armēnija, Čečenija. Daba. Aug jaunie kociņi. Reku pavisam maziņi jaunie kociņi.
Tos var iestādīt podā, paaudzēt un reku skaisti pīlādzīts. Vienīgās ziepes ir tādas, kāda tagad viņas rakt ārā nevar. Nu, nav labi ar visām lapām. Bet tad, kad lapu nav, te ozoliņš. Tad viņš nevar atšķirt, kas ir kas. Gan drīz vai jāsprauž klāt tam, kuru grib izrakt. Mietiņš nosaukuma. Un mietiņa arī tā ir, kā ir mietiņa, te ir daudz, vārds sakot, daudz mietiņa te ir. Pič, pič. Redz, cik daudz jaunie koki. Tas iepriecina. Tāpēc mēs ņemam ārā tos, kas noaino tos jaunos. Nu, piemēram, ir tās blīksnes, ja tā jau ir liela nezāle. Paug lūst. Lai gan blīksne ir ļoti noderīga putniem, viss dabā ir noderīgs. Cik smuki. Tā kā, nu, var sakot, mēs tā pa bišķiņam ņemam. Iznāk mums malciņi. Bišķi kaut ko pabrīvē, lai atkal jauni aug. Un lai kāda gaisma iespīd. Varbūt mūsu izcirtumā tie tur murķeļi ir ieviešās. Lai gan te vecajos izcirtumos neesmu manījis, bet atklāt sakot, es neesmu ar daudz staigājis pa viņiem. Tā kā īstenībā vajadzētu pastaigāt. Cik skaists. Pič, pič. Paķēšu puiši. Mums ir mežiņš ar noslēpumu, ar savu meža dīķīti. Kas te tādu dziļu izracis? Dzer, es tev pagaidīšu. Tad tie kaķi ir satrūkstās pie katra grabējuma. Te kāda gārs ir noliekusies no augstuma. Viņam praktiski visi sasaluši ragā. Jā, savādi. Tā arī, kā teikt, izselekcionējās tie, kas spēja izturēt tādu, kā teikt, saules. Melnais srasts, duvirs opē. Kaut kur zeltgalvīts.
Jā, puika arī klāt. Tuvo sākās civilizācija, koptā daļa. Zālīt aug, tas labi, vajadzēs mulčai. Tā vēl bišķi var ātri pļaut. Un tā kā pļaus, tad varēs kraut ratos un stumt uzreiz uz dārza. Šogad mulčai vajadzēs. Tas te tāds skaļš. Ābels ir. Mulču vajadzēs tomātiem. Siltumnīcā paprikai salikšu arī. Vēl izdomāšu, kā baziliku iestādīt, kad visu mulču. Baziliku principā var, jo viņa stāda. Nu vai nav paradīze šeit dzīvot. Nav nekādas jaunās mājas, blakus, ne rūpnīcas, ne mašīnas, ne traktori. Nu, tā man izskatās jaunais dārziņš. Sīpolses iestādē būs interesanti, vai viņas ir ietekmējis augstums, vai viņas ziedēs vai neziedēs, jo secinājums, ka izmērs, vairsīpoņu izmērs neietekmē. Te ir ķirš. Redzēs, kā te būs. Nav ne jausmas. Te redzēs. Šitas ir Haritonovs, ka ir ķirsis. Te ir bumbierīta suvenīrs. Man kaut kā nepārāk patīk, kā viņš veido to krūmi. Šogad dabūju 2 plūmus izņemt ārā. Viena bija sudrabotām lapām pagājušo vasaru. Te bija jau stumbrs viss brūns. Otra vienkārši nokalta. Un tas, kas ataug, tas bija kultūras šķirns. Bet viņam uzreiz bija jau miltras virsū. Tātad viņš ir jau inficēts. Un inficētos labāk ir aizvākt un iestādīt vietā kaut ko. Es tā neko kreņķi neķeru, tāpēc, ka tik vai tā izaug viss kaut kas ļoti daudz, spēj tikai, kā teikt, saglabāt un pārstrādāt. Un kur ābels mums ir lielas, kas dod labas ražas. Ar visu to, ka reizēm kaut kas saust, viņas vienkārši tikai paretina maķinīt un iznāk labāk āboli lielāki. Tā vajadzētu aiziet līdz siltumnīcām, kas tur notiek. Šo pavasari iestādīju savus sēklaužus, te diezgan daudz. Nav ne jausmas, kas tie tādi ir. Varbūt vēlāk izpētīšu. Tas vairāk pēc plūmas, vēl kābeli nav un bumbieris arī nav. Ķirsim savādāk formu. Man starp citu viens sēklaužu ķirsis jau ir viens čemburiņu ar pumpuriem palaidis. Kaut 4. gads. Šī izskatās pēc ābeles, tāds tūbains lapas. Ne, viņi nav slimi. Tāds ar objektīvu likās, ka slimi nav. Te jānogriež viens tāds zars nepareizi.
vēl ir, tā liekas arī plūmi. Kaut ko es domāšu, es nezinu kādā veidā. Jātiek vēl pie kādiem pudzeriem, varbūt tās jāpavēro, kas te vispār aug. Viens ir secinājums, ot olu plūmi te ir izturīga. Šis varētu būt ķirses. Šitos visu šo pavasari iestādīja ap 20 dažādiem kociņiem. Katru gadu es kaut ko iestādu. Te ir pirktā ābelīte, paradīze. Te vēl viena pirktā paradīzes ābele. Jā, šitā te izskatās visur, kur ir koki. Tur ir jaunie iestādījumi, sastādījumi. Redzēs, kā ar laiku būs. Vārdu sakot, plāns ir ņemt šito gabaliņu līdz šitam te. Tas ies zem kaut kādiem dārzeņiem visādiem. Te man ir tie ķiklociņi, kas no vairs īpoliņiem aug. Briesmīgi daudz man viņi ir. Bet kopsumā šitas viss, vārdu sakot, ir jāatbrīvo no nezālēm. Te ir sēklauģi. Arī tā īsti neizdomāju, ko ar viņiem darīt. Principā, ja viņi stāda pa perifēriju, viņi varbūt augt mazliet lielāki. Vienīgais, ja viņi netiek pārstādīti, tad viņiem tās saknes var aiziet dziļumā. Nekas nav viennozīmīgi. Nekas nav vienkārši, nekas nav viennozīmīgi. Šitas te ir tas biškrēsliņš, kas jādabū prom, jāizvāc. Biškrēsliņš un te es te vēl kaut ko gribēju, lai gan tas, kas ir vēl kaut kas, varētu augt arī tepat līdz rudenim, tikai jāpatīra nezāles. Tā paskatīsim, kas ir siltumnīcā. Tur jau šodien atkal bija kurināts. Jā, šitiem visiem grūti. Sasalst un atlaižās, sasalst un atlaižās. Te ir ceriņš. Nu, gribās, kā teikt, dabūt kādu ziedu. Arī piedzīvot. Saucās Sensation šitā šķirne. Šodien paskatījos, kas piedāvā ceriņas. No, te ir siltumnīca. Ej, priekšnieki, nāc ārā. Naču, labi, naču. Iesim. Iesim. Ar sakot, bija jādabūt tas robs ārā. Šoreiz es viņu piemānīju. Jo, nu, man te dikti piekrauts viņā un jau nav, kur tās kājas iztēlēt. Ārā es salātiņu jāēdi. Šodien jāsarauj. Te viss ir kārtībā, viss auga. Grādi mums te ir 33. Tas ir traki daudz. Nu tā višķi. Te es vakar izretināju tomāts, tāpēc, kad es konstatēju, ka viņi sāk stiepties garumā, un tāpēc viņiem tās lapas tā jocīgi uz leju, nevis tā, nu, tā horizontāli kā pārējiem tur. Bet viņiem pašiem nekas neskādās, un es domāju, ka viņi te paliks druknāk maķenīt. Ka uz augšu vairs nestiepsies. At. Šitie te atkal pa dienu būs jāiznes uz augsto siltumnīcu. Nu, tāda bišķiņa staipīšana. Bet citādi viņi baigi strauji aug. Šogad man nebija nekādas problēmas, kļūdas. Manējās nebija pie audzēšanas, un tāpēc nekas nav apstājies. Cita gada bija tā, kad kaut arī agri uzsāk, vēl agrāk bija
konkrēti apstājās, un kamēr viņas atkal uzdabūja, nu, tā te ir tāda zaļuma māja. Silta zaļuma māja, kamēr ārā visur augsts.